Suns nepacietībā jau uzveda, kad sāks. Priekšniekam visa šodien nav, viņam šodien ir dēls. Nu, ko otrās dzinēja medības. Mums ir viena meitene, ir viena. Mēs varam iet mājās? Jau pirmais šāviens dzirdējāt, ja? Super, ne? O tā! Kaut kas tur notiekās interesants. Mēs piestājām klusi viņam. Kas tev tur šaurās? Ko? Tas te patās, kur dzinēja no šī gala pirmais šāviens. Cūks ieskrēja mežā iekšā, kur mēs busu nolikām pie karjerām. Viņas dodās uz karjeru tagad. Riktīgi sašomējās tagad viss. Cūks bija un aiziet te pa mežu tagad. Šis masts saucās lidlauks, tāpēc, ka šeit apkārt vieni lieli lauki visur, tāpēc tas ir lidlauks. Dabūju paskiet nedaudz. Ko? Tūlīt viss turpināsies. Šis bija tāds interesants sākums, neparasts. Labi, lai viņi sāk dzīt, jo cūks jau reku iegāja te iekšā šeit krūmu karjeru galā. Man kāds iegrācija? Iet sākas iet, jo reku puļi jau tāpat tās cūks jau ir pacelts. Vilni, tu kā dzirdi vispār? Meždūkam patīk tādi brikšņaini tādi, kur zemie krūmiņi, viss tāds. Viņi te jūtās ļoti labi. Gumijzābaks obligāti. Tātad tie, kas ar manīm nāks uz nākošajām medībām par dzinējiem. Gumijzābaks, lietus jaka, obligāti atstarotāja veste, zaļā krāsā. Kaut kas nav sūrīt. O, es jūtu to dzīvnieka smaka. Specifiska tāda. Ārprāts 1, 2, 3 šāvieni tikko atkal. Jā, tās ir cūkas. Cūkas tiek medītas. Suņa rekā traki, tātad tur ir. Bārs aizgāja uz atpakaļ, jo aizdzinējiem. Dzinēji tad iet, griežās riņķī un iet atpakaļ. Pagaid vēl, neiet uz priekšu, man tad dzinēji. Kamēr tās cūks kaut kur neparādās, tikmēr uz priekšu es dzinēji neiet, gaida. Sapratu, gaidām. Sēra nāk ar cūkām apakaļ, sēra nāk ar abals.
Jā, es redzēju, kā viņi aizskrēja pakaļ tur visiem. Viens suķis iet uz grāvu, tagad pie bustiņa izskrēja ārā un iet uz grāvu, tagad pie Sandī. Viens tikko uz garo izskrēja, bet garais nešā, laikam nevarēja. Garais! Tu nešāvi, jā? Nu, paldies tev! Es eju uz tevi! Zaķi tikko garām aizlikoja zaķi. Riktīgi ātrumā. Kurš vairāk izšaus un kurš vairāk trāpīs. Tikko vēl 2 šāvieni bija. Pa tām pašām meža cūkām iespējams. Varbūt pa kādu stirnu. Ārpēc mums šodien te ir ritīgs ūdens, paskatieties. Tas ir vienkārši kaut kāds. Un neko darīt. Jālaužās cauri, neko darīt. 2 šāvieni, iespējams, ka garās šāva pa tām stirnām. Man liekas, ka garais pa stirnām šāva tur. Nu super. Nu, pirmais masts un 10 šāvieni. Nu, gaidīsim finišu un rezultātu. Un arī saulīt sāk parādīties, paskatieties. Skaistums neaprakstāms notiek mežā. Tikko tepat blakus šāviens bija. Nezinu par ko, varbūt pa stirnu, varbūt pa zaķi, varbūt pa kādu lapsu. Bet tepatās. Te es tur, te. Vai tur. Nu, briksnis te baigais, tas lidlauks ir aizaudzis. Tikko bija 3 šāvieni pa buku. Tikko izšāva pa buku 3 šāvieni, 2 garām un viens tāds ar acitienu. Puh. Tad ir viens buks vēl klāt. Un paši dzirdat, meža cūks arī te pat riktīgi skraida apkārt. Oi, nu mēs vēl ejam. Septiņi vīri skatās uz vienu cūķi. Nu, tādu stiep saules barš. Paskat, tas ir riktīgs kuilīts. Piecetā jāstiep tāds. Nedaudz offroadā. Viņu nezinu, kā sauc, vai sakot, bet viņš ar mani. Briedīts, tas ir briedīts, tas nav cūciņš, tas ir briedīts. Liels, tik lielu mežu, kas vēl neesmu redzējis. O, tas vispār ideālais trāpījums plastik. Tas ir labākais šāviens pagaidā. Tam nedēļ jādod. Vai 3, 4. Nu, un vēl viens kaut kur, jā? Te vēl 2. Viens ir kaut kur šeit, tas nezinu. Viens ir kur? Viens ir tur. Kraču viss kaut kur ir. Nu ko? Masts numur 2. Pirmā mastā, kā jūs redzējāt, ir mums 5 meža cūkas. Viens nomedīts briedis un viens briedis
kas neievēroja ceļu satiksmes noteikumus un gribēja tātad apstādināt fūri. Nu, reku vēl viens man nāk aiz muguras. Stājamies. Ejam, jā. Sāk bišķiņ lietas liet, bet tas jau baigi lietas būtība nemainīt. Ko, pēdējais slapjais masts mums ir sācies. Ejam. Kā varētu salasīt sēnītes un te vēl daudz lejā. Ai. Arnits atzīmēs sev gailenīšu vēl vietiņu. Ārprāts, cik te daudz gailenītes. Šitas ir gailenīšu kalns. Reāli. Te var braukt lasīt gailenītes. Neviens te nav lasījis viņas. Skaisti. Ārprāts, es te redzu visur. Vien caur gailenīšu lauki. Un ko atzīmēsim? Vēl viena gailenīšu laba vieta. Braucot uz pūri, tu zini, kur iebraukt un salasīt gailenītes. Divi šāvieni. Bija. Tas jau liecina atkal par kaut ko. Bet man tāda aizdoma, ka man punkts galīgi ir stājies. Par ko tu šāvi? Pa labs. Pa labs šāva, tā kā zinām. Bet atsitiens bija. Opā! Nu, kas notikās? Atkal atskanēja zvans, mēs esam pie šosejas. Re, kur jā, mašīnas braukā. Un atkal ir notriekts viens briedis. Nu, ko lai saka? Nu, mēs ejam un tiekam pie pāris 50 kilogramiem gaļas. Tā tas viss notriekās. Iesim, skatīsim, kā tad tas viss te bija. Šits jau liels tā. Jā, nu kā, rekur ceļš, rekur briedis. Avārijas notiek. Nu, kādam jau viņš jāsavāc. Tā smuki sasēdušies visi. Nu ko, tāds lūk mūsu pirmā masta rīta cēliens. Nu visi skaisti. Nemācēja pamakt žēl. Te ir tāda iet uz visām pusēm. Bet es šitam rāvu ārā, tam bija 4 gadi. Un ko tie mati nozīmē? Pagaiet, tie mati uz visām pusēm. Jā, 3 gabali. Nu, tad 3 gadi viņam. Tad šitam ir 3. Nu skaidri, tad mēs zinām. Tāda, tā kā jā, birstīt, jā, 3 sariņā aiziet. Šitam bija 4. Skaidrs, tad tas ir 4 gadnieks, šits ir 3 gadnieks. Nu, un tie pirmgadnieks to skolās vēl nedrīkst laist. Nu, nekas. Citreiz būs labāk. Nu, tā kā tā. Paldies par uzmanību un tiekamies, kad tiekamies.